ņemam labāko pieejamo tehnoloģiju, lai varētu efektīvi cīnīties ar agresoru, un to mēs ieliekam iekšā kaujas laukā. Un to kaujas lauku mēs sadalām tā, ka rotas komandierim ir pieejami gan droni, gan minmetēja atbalsts, gan netiešais atbalsts artilērija, gan arī citas sistēmas, kas ir tiešā šāviena attālumā. Un šodien, ko mēs redzējām, kā rotas komandieris visu šīs tehnoloģijas un ieroču sistēmas tieši salika pareizā laikā un telpā kaujas laukā. Un šis ir tas, kur mēs kā bruņotie spēki ejam, ka mēs maksimāli integrējam pieejamos ieročus jaunā izkārtojumā, lai mēs varētu efektīvi cīnīties. Līdz ar to mums jāsaprot, ka drons mums ir jāizmanto kaujas laukā, kā izmanto Ukraiņi, bet tāpat laikā mums jāatcerās, ka mums visas iepriekšējās ieroču sistēmas joprojām ir jābūt mūsu bruņojumā un jāmāc karavīri, jo var būt tā, ka arī mācībās, ka veselu dienu mēs nevarējām izmantot drons tikai tāpēc, ka bija stipras vējš, lija spēcīgi lietus un zema mākoņi. Tāpēc viss tas, kas bija iepriekš attīstīts, mācīts, mēs joprojām trenējam, uzturam un attīstam. Bet dronus mēs pieliekam kā papildus iespēja, ka mēs varam cīnīties kaujas laukā un efektīvi iznīcināt pretinieku tehniku un dzīvo spēku. Ja mēs domāsim, ka tas, kas tagad ir kaujas laukā aktuāls, tas patiesībā ir novecojis. Mums jādomā un jārada jauni kaujas paņēmieni, lai mēs vienmēr būtu vienu soli priekšā pretiniekam.